Latviešu namā mēs apmeklējam latviešu skolu un visādi palīdzam pa namu. Un mēs izdomājam ar manu draudzeni Suzanu Kolī, ka mums jāizveido tāda apakšnozare saknes un zari. Saknes un zari mēs aicinām latviešus, kuri varbūt nerunā latviski, bet jūtās sirdī un jūt savu piederību pie latvietības. Un savos pasākumos mēs vienmēr gatavojam dažādus latviešu ēdienus. Citreiz pasākums ir tikai par ēdienu gatavošanu, citreiz tās ir mākslas nodarbības, un tad mēs pasniedzam kaut ko garšīgu latvisku. Viens no spilgtākajiem pagājušā gada pasākumiem bija biešu zupas vārīšana. Mēs bijām pieaicinājuši lietuviešus, lai viņi uzvāra pastāstu par savu biešu zupu. Mums bija igauņi, kas vārīja savu zupu. Mēs latvieši, protams, vārījām savu versiju karstās biešu zupas. Un mums bija arī ukraiņu pārstāvi, kas uzvārīja ukraiņu boršu. Tās bija karstās biešu zupas, un mums bija arī ukraiņu boršs. Wow. Un katrs pārstāvis savu zupu bija uzvārījis mājās, bet mēs kā latvieši organizējot latviešu pasākumu latviešu namā savu zupu demonstrējām. Mēs rādījām, ko mēs darām pirmo, ka mēs bietas sarīvējam, sacepam uz pannas, mēs burkānus apcepam, un tad visus sastāvdaļas sajaucam katlā, savāram un tad visus cienājam. Un mums bija izprintēts receptes no lietuviešiem, igauņiem un ukraiņiem, un tad mēs dalījāmies un skatījāmies, ar ko mēs tad atšķiramies ar tām zupām, kam tās drusku savādāks sastāvdaļas. Jā, lietuvieši savā zupā liek sēnes, biešu zupā liek sēnes, kas man likās liels kaut kas pavisam savādāks. Viņiem bija šampiņoni un man liekas kaut kādas šitakī sēnes iekšā. Viņiem bija bietes, burkāni, kartupeļi, un tad viņiem bija iekšā tās sēnes, un vēl viņiem bija mazā desiņa sagriezta iekšā. Tā kā garša bija interesanta, bet savādāk nekā pie tā, ko mēs esam raduši savās garšās. Un ukraiņiem bija ļoti garšīgi, jo viņi lika iekšā pupiņas, un viņiem tā zupa nebija tik izteiksmīga lilā, nebija tāda riktīgi biešu krāsa. Un vēl viņi liek arī tomātu pastu iekšā savā zupā. Un tad igauņiem bija ļoti līdzīgi mūsu latviešu zupai. Viņiem tāpat kā mums bija kāposti, bietes, burkāni, viss tika apcepts un katlā iekšā. Bet kaut gan mūsu latviešu zupa, man godīgi jāsaka, garšo vislabāk, jo tā laikam tā garša, pie kuras es esmu pieradusi. Tiekam drusciņu etiķi iekšā. Protams, visas zupas mēs pasniedzam ar krējumu, ar dillēm, ar lociņiem, kā jau zupām pienākās. Un rupmaizi mēs kodām klāt, bet ukraiņi mums vēl savai rupmaizē uzlika balto speķi virsū. Zupas bija viena no svarīgākām ēdienas sastāvdaļām ēdienkartē, ja, teiksim, sākot no skolas gadiem, skolā vienās zupa. Tad atnākot mājās, tur noteikti arī bija liels zupas katls. Es augu ļoti lielā daudzbērnu ģimenē, un es atminos, kad man vienmēr bija pilna māja ar kaimiņu bērniem, ar draugiem, jo man mammai bija vienmēr savārīt liels katls ar zupu. Un viena no mīļākajām zupām laikam man atmiņās ir frikadeļu zupa. Ja, un es atceros, ka man mamma mācīja, kā vārīt zupu, kad pirmais uzvār ūdeni, ieliec karoti sāls, noņem putas, ja tur vārās gaļa, 4 melnos piparus jāieliek un laurlaps noteikti, jo tās ir tās galvenās sastāvdaļas zupas vārīšanā. Un tad visu pārējo, vai tie ir kāposti, vai tie ir kartupeļi, noteikti rīvēti burkāni. Un jā, bērni noteikti labprāt ēd zupas, arī savā mājā gatavojot zupas un aicinot bērnus no skolas, austrāļu bērnus. Viņi ar lielu muti apēd to frikadeļu zupu, tā visiem garšo. Teiksim, par biešu zupu viņi tā brīnītos, viņi apskatītos, viņi pasmaržotu, viņi pagaršotu, bet viņi varbūt pateikt, no thank you. Bet ja tā ir frikadeļu zupa, to ar lielāko muti visi ēd. Nu, savā mājā es cenšos vārīt vismaz reizi nedēļā zupas. Manā mājā top zupas ir frikadeļu zupa, skābeņu zupa, un tad laiku pa laikam tā biešu zupa, jo biešu zupai ilgāk viss jāsamizo, jāsacep pirms liek katlā.
Bet maniem bērniem ļoti, ļoti garšo skābeņu zupas, arī audzēju skābeņus savā dārzā. Jā, Austrālijā var audzēt skābeņus, viņas ļoti viegli aug, pilnīgi kā nezāles, kad viņas iesēja un vienkārši laist, un viņas ļoti labi aug. Un tad, protams, tāpat kā Latvijā, vai no ar grūbām, kartupeļiem, un tad oliņu klāt iekšā, krējums noteikti, nu, un tad svaigie lociņi. Nu, patām runāju ar savu draudzeni, es viņai teicu, vai tu atceries no bērnības klimpu zupu? Un viņa saka, kaut ko atminos, bet es neesmu viņu vārījusi. Es saku, cik būtu interesanti, ja mēs varētu to zupu uzvārīt, vai ne? Un atcerēties to bērnības garšu ar tām klimpām. Jo tad, kad es augu, mēs noteikti ēdām piena zupas, mēs noteikti ēdām klimpa zupas. Un jā, tā kā tās bērnības zupas atceros, bet es neesmu savā mājā pieaudzinājusi viņas. Jā, austrāļu bērniem ļoti garšo, teiksim, bet tādas frikadeļu zupas, kur viņi pazīst sastāvdaļas iekšā, tad viņi tās ar prieku ēd. Mans vīrs austrālis, viņš ēd arī visas zupas, vienīgi, kas viņam negaršo, tā ir biešu augstā zupa. Jo pie tās garšas viņš nesaprot, kā var pienā likt iekšā marinētas bietas, svaigo gurķi, lociņas, dilles, olas, un vēl nezinu, kā redīsus un etiķi vēl piegāst klāt. Tā kā viņam nav pie sirds, bet visas pārējās zupas viņš ar prieku ēd, jā. Nē, es domāju, tik mēs saskaramies latviešu namā, visi ēd ar prieku zupas. Mums ir, teiksim, filmu pēcpusdienas, kura vienmēr pusdienās ir pasniegta zupa, bet arī tās tradicionālās skābu kāpostu, biešu, frikadeļu vai skābeņu zupa. Teiksim, ja mēs viņam uzvārītu klimpas, es domāju, ka viņi tur ilgi pētītu un domātu, kas tas tāds ir, vai tas ir vispār ēdams, un teiksim, vai makaronu un piena zupa vai rīsu piena zupa, diez vai viņi tādu ēstu, jo viņiem tā garša jau ir samainījusies, jā, tās nebūtu topā. Jo mēs gribam tās tradīcijas pieturēt, ka mums ir sava ēdienkarte, mums ir sava garša. Mēs atšķiramies ar savu ēdienu, ar savu smaržu, garšu un gatavošanu. Un ir ļoti interesanti, ka mēs, kad sanākam kopā un mēs dalamies, un kā tad jūs darījāt, un ko tad jūs likāt klāt, un kāpēc jums jāliek tas un nevis šis, un mēs Latvijā tā darām. Tā kā mums ir ar ko apspriest, bet arī ēdiens vienmēr pievilina cilvēkus. Ēdiens ir tas, kas cilvēks mudina atnākt. Ja cilvēkiem nepatīk gleznot, bet viņš zina, ka ēdienkartē viņam būs medus kūka pie kafijas, ja, un, teiksim, kotlets un skābie, vai desas un skābie kāposti un kaut kāda zupa. Tie cilvēki ar prieku nāk, vismaz tā ēdienu pēc. Mēs savos pasākumos pieturamies pie to, ka mēs taisam abās valodās, jo mēs labi apzināmies, ka mūsu auditorija ir tā, kas nerunā latviski, jo tie, kas runā, viņi nāk ikdienā uz nāmu, viņiem nevajag to tulkošanu, viņi visi to paši saprot. Bet Saknes un Zari mēs esam uzņēmušies aicināt tos latviešus, kuriem tā valoda nav tik labā līmenī, bet viņi ļoti gribētu nākt uz nāmu un kaut ko darīt, iemācīties un atcerēties savas tradīcijas un tādā veidā. Trešā paudze, tomēr viņiem nerunā tajā latviešu valodā, ja? Bet viņi nāk un tu viņus var atpazīt ar nameju gredzenu vai ar dzintara krellēm vai auskariem. Un viņš ir latvietis, ja? Viņš grib būt daļa no tā. Tāpēc mūsu tā Saknes un Zara radošā uzņemtība bija pieaicināt, lai viņi jūtās, ka viņiem ir savs nams.